Čau! Tu klausies podkāstu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaitēm. Sveiks, Uldi! Labdien! Kā tu šodien jūties? Šodien jūtos labi. Un kā tu vakar jūties? Vakar arī labi. Nu, labi. Vai tu vari mazliet pastāstīt par sevi? Kas tu esi? Kur tu varbūt esi dzimis? Kur tu esi šodien un ko tu dari? Es principā esmu, ja mēs runājam par Jelgavas novadu, tad es esmu vietējais, es esmu dzimis Elejā kā slimnīcā, un dzīvojis, teiksim, visu laiku Bērvicevā Sesavas pagastā. Tanī pusē, Elejas pusē, tad es esmu pabeidzis Elejas to pamatskolu, tad es tālāk gāju mācīties uz Kandavas Sohos tehnikumu, un tad mūsu laikos bija armija, tad atgriezos, un tad, es tā arī dzīvoju pa to pusī, pa laukiem. Un ko armija tavā ikdienā šodien ir mainījusi? Šodien ikdienā? Ko tu pielieto vēl? Tā kā to, ko tu ieguvi tad, ko tu pielieto tagad? Nē, ja mēs runājam par armiju, tad es uzskatu, ka armija puišiem vajadzīga. Viņi ir vajadzīgi tāpēc, kad, teiksim, īsā laikā tev pie disciplīnas, tev pieradina, tev nav citu variantu, tev jāpieņem disciplīna. Iemāca strādāt tev kolektīvā, kaut kādu fizisko iedod un kaut kā tā. Un teiksim, kas attiecas, es ļoti, ļoti apsveicu tos jauniešus un atbalstu un saku, ka tas ir ļoti pareizi, kad arī šobrīd tie, kas iet Latvijas armijā. Man ir pazīstami, kas iet, un es ļoti to novērtēju. Vēl pie šīs politiskās situācijas, kad karš mums ir blakus, ja? Viennozīmīgi. Un tas arguments, ka tas ir gads no dzīves, tas neiztur kritiku. Jo, labi, mēs dienējām 2 un 3 gadi, ja? Un cits vienreiz bija mājās, cits vispārībā 2 gadu laikā nebija mājās, teiksim, ja? Kas kur bija, ja? Pa visu to, Padomju Savienību, kurā sistēmā mēs toreiz dzīvojām, ja? Un tad tie apstākļi bija skarbāki, teiksim, armijā. Varbūt ne visiem, bet viņi bija skarbāki. Bet šobrīd, es ļoti, ļoti, ļoti atbalstu tos jauniešus, kuri nolemj, kad iet armijā. Ļoti. Un tu pastāstīji, kur tu esi dzimis un audzis, kur tu dzīvo šodien un kas tu esi? Man ir zemnieku saimniecība, kuru, teiksim, es veidoju no nulles, dibināta ir 94. gadā, tas vairāk kā 30 gadi. Patiesībā es jau, teiksim, gan pirms armijas, gan pēc armijas, gan skolas laikā, es visu laiku biju saistīts ar laukiem. Mums bija tanī laikā tur kolhozs Avangards, kur mēs vienmēr pa vasarām strādājām, un pēc tam es strādāju. Un tā kā tā puse, un ar laukiem visu laiku saistīts, un kaut kā dabīgi arī, teiksim, pie tās zemes paliku. Un sāku veidot to zemnieku saimniecību, un tā arī šobrīd tā zemnieku saimniecība ir un strādājam. Tā ir Jelgavas novadā, ja? Jā, protams. Un ko tu dari ikdienā? Ikdienā es vadu. Šobrīd jau es vadu. Tu strādā Jelgavas domē, pareizi? Teiksim, Jelgavas domē strādāja kā deputāts, jā. Un vai tev ir bijusi pieredze iepriekš no tāda politiskā virzības, politiskā žanra, es teiktu? Es esmu bijis Sesavas pagastā, Sesavas pagasta deputāts. Tad es esmu, nevis es viens, bet mums bija tāda streika komiteja, kaut kas tāds.
2000. gadā mēs tur zemnieku streikus rīkojām, kad bloķēja Grenstāls un muitas robežu punktus. Tad vēl no tādām aktivitātēm es savā laikā vadīju Latvijas cukurbiešu audzētāju asociāciju. Jelgavā kaut kur? Latvijas. Okay. Office mums bija Jelgavā, bet tā doma bija, kad mēs pārstāvam. Patiesībā toreiz bija 2 tās organizācijas, bet tā jēga bija tāda, lai sakārtotu līgumus cukurbiežu audzētājiem, runātu par līguma nosacījumiem cukurfabrikām ar ministriju un visiem pārējiem. Un tad šobrīd tu esi Jelgavas novadā deputāts. Jā. Super. Tagad tāds mazliet par tavas ikdienas dzīvi jautājums. Vai tev šo 100 dienu amata laikā, jo ir pagājuši 100 dienas, kopš tu esi ievēlēts, vai šo 100 dienu amata laikā ir sanācis noskatīties kādu ļoti labu filmu? Ļoti labu filmu. Es vairāk skatos intervijas, es filmas kā tādas, tā ļoti nē. Man patīk intervijas ar cilvēkiem. Filmas tā, ne īpaši. Un kas bija šī vienreiz labā intervija? Labi, man patīk gan par uzņēmējiem, gan par sportistiem. Ir tāds VF podcasts, tas ir tās pastos intervijas. Man patīk intervijas ar cilvēkiem un ne tikai ar sportistiem, arī ar uzņēmējiem un tāds. Filmas, diezgan reti. Tad savu veidu dialogu jums. Jā. Ok. Un kāda ir tava ikdiena ārpus domas? Hobiji? Hobijs ir makšķerēšana, kur ir Norvēģija, Zviedrija, Somija. Pēdējā laikā pa Latviju sanāk retāk, bet makšķerēt patīk. Jā. Tas ir tas hobijs, jaunības dienā bija sports noteikti, bet tagad, hobijs, makšķerēšana, tas hobijs. Un kas ir kāda zivs un cik kilogramus viņa svēra lielākā zivs? Ir dažādas. Paša lielākā laikam ir Norvēģijā kaut kāda 25 kg. Un kas tā bija pa zivtiņu? Paltus. Tas ir kaut kāds norvēģu īpašais, jā. Paltus kā paltus. Un vai tu daudz ceļo ikdienā? Šobrīd varbūt mazāk tā ir sanācis, bet ir pasauli redzēta. Tur sākot ar Indonēziju, Ameriku, Eiropu, kaut kā tā. Argentīnu, jā. Un tu sāki tā aktīvi, es to tā nosaukšu, aktīvi ceļot tagad, kaut kad pēdējo 10 gadu laikā, vai arī tas ir jau no jaunības kaut kad sācies un tā tas ir nācis līdz pat šodienai? Laikam tas sanāk kaut kādi 15 gadu atpakaļ, kad principā tur bija tāda, laikam, var teikt, domu biedru grupiņa, kur ceļoja pa pasauli, tad tur es tā kā iekļāvos, un tad arī mūs kā zemniekus tās firmas, teiksim, ved ceļojumos kā zemnieks, kur izmanto auga aizsardzības līdzekļus tādus, un tad arī viņi mūs pavadā pa pasauli. Tā kā, ir redzēts, ir. Un no tādas bērnības vai jaunības skatu punktas skatoties, tu teici, ka tev ir iepriekšējā pieredze, amatos kaut kādos saistībā ar novadu, ar valsti. Cik gados tu sāki tā iet lēnām iekšā politikā, kaut kādā lēmumu pieņemšanā? Labi, teiksim, lēmumu pieņemšanā. Politikā tas tā ir... Kaut kas jauns. Nē, tas arī, es pat gribētu teikt, ka novads, man vairāk tas asociējas kā ar saimniecisko darbību. Teiksim, politika tomēr ir, kaut kur saimā un tā, bet tas, kad mēs esam saistīti,
Nu, tas tā ir, bet man arī, teiksim, tā kā par novadu vēlēšanām, ja? Es varbūt neredzu to, nezinu precīzi to pareizo formu, bet manuprāt, ka pareizāk būtu vai 50% vai kā tiktu vēlēti kā personālijas. Nevis teiksim, partiju sarakstos, kas ir. Tas ir mans viedoklis katrā gadījumā. Tāpēc, kad es uzskatu tomēr, kad novadā, tā ir saimnieciskā darbība. Un personālīs tas ir tā kā vienkārši darbinieki, kas... Iedzīvotāji. Iedzīvotāji. Tauta, teiksim tā, jā. Jā. Ok, bet kad bija tas, cik tev bija gadi, kad tu sāki? Tā tad ieiet lēmumu pieņemšanā kā tādā. Sapratu, jā. 3-5. Kaut kur 3-5, tā. Un vai tas tev sākumā nebija grūti kaut kādā ziņā, kā tu iejūties, kā tev tas viss aizsākās? Kā tu tur tiki iekšā? Es tur netiku, mani... Iestūma. Jā, tieši tā, precīzi. Tāpēc, kad, vienmēr jau, kā lai pasaka, ja jārunā, daudz kas runā. Daudzi, kas runā, kā mēs darīsim, kā būs, par ko mēs cīnīsimies, bet tad, kad vajag, tad ej un dari, ja? Tad tur... Nav daudz. Jā, daudz kandidātus to nav. Vismaz tā ir bijis. Bet tad tev iestūma, un tad sākumā tu biji tāds, zaļš gurķis, tu tā juties, vai? Kā zaļš gurķis, tā īpaši nejūtos. Es jūtos diezgan pārliecināts. Stabili, jā. Jā, pārliecināts, teiksim. Tāpēc, ka tā bija, tā bija tā lieta, ko mēs darījām. Tā bija saistīta, teiksim, tīri ar lauksaimniecību, jā, un tās problēmas viņas bija redzamas, kuras bija jārisina tā kaut kādī. Ok, un tagad šajās pirmajās 100 dienās arī tu jūties stabili, ienākot Jelgavas domē, vai... Stabili jā, var teikt, bet, nezināmo, protams, kad nezināmie atvērās ļoti daudz, teiksim, pirmām kārtām, tā lēmuma pieņemšanas kārtība, reglaments, teiksim, nav jau noslēpums, ka šobrīd mēs esam pozīcijā un opozīcija mums ir, es gribētu teikt, ļoti zinoša pašvaldības lietās, jo, laikam ar vienu izņēmumu, viņi visi ir jau ne pirmo sasaukumu, ir deputāti, un tā kā viņiem tās pašvaldību lietas ir zināmas, un viņi redz, kur var teiksim, mūs pamācīt, teiksim, tādā ziņā. Un viņi ir spēcīgi, opozīcija ir spēcīga. Zinoši, jā. Jā, zinoši, spēcīgi, jā. Un vai kaut kas tad ir mainījies šajās 100 dienās tevī pašā? Manī pašā? Kaut kāda attīstības sava veida vai uzskati? Informācija ir atnākusi daudz vairāk nekā bija pirms tam. Teiksim, uzskati. Nē, teiksim, tie mani personīgie uzskati, viņi īsti nav mainījušies. Jā. Varbūt tās metodes, kā viņus sasniegt, tas redzējums, tas ir mainījies, teiksim, ja. Jā, mēs arī, protams, mēs esam jauna komanda, daudzi no mums ir pirmoreiz deputāti, ja. Arī Ingus, ja, ir, var teikt, jauns vadītājs, pirmo reizi, ja, un tā kā, mums ir mērķis, mēs redzam, uz kurien mums jāiet, bet tas, kad mums ir kļūdiņas, jā, tas tā ir. Tas jau ir normāli, jā. Tas tā ir, jā. Un kas tavprāt ir vissvarīgākais tavā darbā? Svarīgākais ir, laikam, saprast to situāciju, un tad arī pieņemt tos lēmumus. Teiksim, arī, kas ir, man arī patīk tās mūsu koalīcijas sēdes, ja? Jo šobrīd
es absolūti nejūtu, ka, ja mēs sanākam koalīciju kopā, kad mēs kaut kā nodalītos, ka tur ir Nacionālā apvienība, Zaļā partija, mēs zaļie zemnieki, ja? Mēs runājam par jautājumu, teiksim, Kā komanda. Kā komanda, tieši tā, un tas man ļoti patīk. Tas man patīk. Un, piemēram, ja ir kāda problēma, kuru jūs, piemēram, risinat, vai kāds iedzīvotāja iesniegums, vai, piemēram, ka tu runā un paud savu viedokli, vai tu jūties sadzirdēts? Nu, jā, bet, protams, ka jā. Un teiksim, mums jau arī ir par lietām atšķirīgi viedokļi, bet to mēs izrunājam koalīcijas sēdēs. Un tad, kad mēs ejam uz domas sēdēm, tad, kā lai saka, tad kāds ir piekāpies, kādam ir izskaidrots viedoklis, kāpēc lielākā daļa domā tā un daram tā, teiksim, ja. Tā kā, ir ok. Es katrā gadījumā saskatu, kad koalīcija šobrīd, viņi ir spēcīgi saliedēt, teiksim, un es īsti neredzu, kad varētu kaut kas mainīties viņā. Vai ir arī kaut kāda ārpus pasākuma, ko jūs kopā aiziet, kaut ko padarat kā kolēģi? Šobrīd tādi nav bijuši. Arī nav baigi daudz laika pagājis. Tādi nav bijuši. Un tas varbūt, teiksim, tieši, bet tas ir darba saistīts, izbraukumu uz skolām, uz citu novadu, vairāk ar darbu. Jā. Darbu. Un darba ziņā, piemēram, ir pagājušas šīs 100 dienas, vai ir kaut kas tāds noticis? Es esmu tas, kas man iepriekš, varbūt nebija tik labi zināms, kad, teiksim, izglītības iestādēs, ka tur ir diezgan daudz darbiņa. Vēl? Diezgan daudz darbiņa. Tas tāds, var teikt, tāds, tas, kas man nebija iepriekš zināms. Un cik vispār ir Jelgavas novadā izglītības iestādes? Tās ir skolas, vai ne? Tās skolas, jā. Es varētu sajaukt to skaitu. 10 un vairāk vai mazāk? 20 vai mazāk? Starp 10 un 20. Ap 20, jā. Un tad gandrīz katrā ir kaut kas īpašs, ko uzlabot. Jā, mēs bijām Ozolnieku, ne tikai vidusskolā, arī Ozolnieku bērnu dārzos, tad Elejas vidusskolā bijām, mazajā skolā. Tur katram ir savs redzējums, katram ir savas vajadzības. Mēs to saprotam, bet tas kaut kā jāmāk būs sabalansēt. Un kas iejūt skolā liekas, kas ir tā galvenā problēma, ar ko visām skolām ir jācīnās un ko vajadzētu? Kā kurai? Kā Ozolniekos, protams, kad telpu jautājums. Trūkums. Telpu trūkums un arī, teiksim, skola kāda ir, tad arī, teiksim, pašas ēkas problēmas, ventilācija, apkure, tas vispārējais bērnu skaits Ozolniekos palielinās. Visi saprot, ka ir nepieciešama piebūve, ja tikai kādā secībā un kā to darīt, tas ir jāizšķirās par to. Skaidrs, jā. Un tavuprāt, skatoties uz saviem kolēģiem, uz sevi, var arī tāds nemaz nepastāvēt, bet kādam ir jābūt tādam ideālam Jelgavas domas deputātam? To es nezinu. Īpašības, piemēram. Labi. Es domāju, deputātam, viņam jābūt pirmkārt godīgam pret sevi un pret pārējiem. Un tā kaut kādīgi. Teiksim, viennozīmīgi, ja deputāts ir nācis grūt par deputātu, lai sev gūtu kaut kādus tur zināmus labumus, tas nav pareizi.
Tas nav pareizi. Okay. Un kas ir vispār tev tāds dzīves ideāls, uz ko tu skaties? Varbūt kāds slavens aktieris vai sportists vai kaut kas tāds. Kas tev ļoti patīk? Ja tā mēs sakām, ja, tad man Kārlis Ulmans ir ideāls. Ja mēs tādā arī tas, ko viņš ir izdarījis Latvijas labā, protams, viņš ir neviennozīmīga personība, vai neteiksim, ja, bet kā tautsaimnieks un Latvijas patriots, es uzskatu, ka viennozīmīgi, ja. Un vēl kāds varbūt, kas ir vēl mūsdienās, dzīves, piemēram. Nē, labi, ja mēs runājam par tādiem cilvēkiem, Raimonds Pauls, protams, tas... nav komentāru. Jā, tieši mēs tā. Visi saprotam. Tieši tā. Tieši tā. Labi, jā. Bet teiksim tā, no tādiem, kas šobrīd ir politikā un tādi redzami, jā, es tā nebūtu gatavs gan nosaukt. Okay. Vai Rīķe Freiberga, jā, kā priekš ārpolitikas Latvijai, viņa arī ļoti daudz izdarīja viennozīmīgi. Noteikti, jā. Un varbūt nobeigumā, kas ir tas, ko tu vēlies pateikt visiem Kas ir tas, ko tu vēlies pateikt visiem klausītājiem, kas šo klausās? Kāda padoms vai dzejolis vai... Dzejolis diez vai ka būs, bet tas, ka jāiet uz dialogu, teiksim, par problēmām jārunā, viņas ir, teiksim, jānes gaismā, bet arī nevajag, kā lai pasaka, problēmas ir daudziem un riņķi apkārt, bet... kā lai pasaka, nav īsti pareizi, ja, protams, cilvēkiem ir problēmas, viņi izsaka savu viedokli, savu problēmu. Ja nav tūlītējs risinājums, tad viena daļa uzskata, tad jūs deputāti vispārībā nekam neesiet derīgi un nav jēgas ar jums runāt. Ja? Nav jau tā, mēs jau to sadzirdam un ieklausāmies tikai vai šobrīd mēs esam spējīgi to atrisināt. Tas ir jautājums. Labi. Paldies, tev, Uli, ka biji šodien kopā ar mums. Jā. Bija liels prieks ar tevi parunāties. Tad jau līdz nākamajai reizei. Paldies. Lai veicās. Paldies. Jā. Šis bija podkāsts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputātus ne tikai kā lēmumu pieņēmējs, bet arī kā cilvēks ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē. Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.